Hipsteri ir šausmīgi interesants jautājums tādēļ, ka visi kā par viņiem runā, visi par viņiem zina, neviens neatzīstās, ka viņš ir hipsters, kas nozīmē, ka iespējams nav neviena hipsteri, vai iespējams visi ir hipsteri. Un tu tā kā īsti nezini, ok, tad skaties sev spogulī un domā, varētu būt, nevarētu būt, bet, nu jā, īsti skaidrības nav par to, kas viņi tādi ir. Un, ja mēs pakāpjamies uz atpakaļ, tad ir tā, ka mēs visi zinām par punkiem, jā, kāpēc viņi radās kā protesta forma. Anglijā, piemēram, viņiem bija milzīga nozīme, jā, tie bija laiki, kad bija ekonomiskās problēmas, teiksim, lielākas. Un jebkurš, kurš bija punks, un par šodien, kad jebkurš, kurš ir punks, viņš neteiks, ka nē, es neesmu punks, es īstenībā esmu slikti maskējies bankas darbinieks. Viņš teiks, nē, es tā kā jaunas, tur mīlu tās, tur noteiktās mūzikas grupas, ja viņš ar lepnumu teiks, ja, ka es pārstāvu šo kultūru. Un pēc tam viņš skatīsies bildes un teiks, bāzmārdiem rādīs, nu, tas bija punks un tā. Un hipija radās arī kā protests. Kā protests patiesībā pret karu. Un kā stāsts varbūt par vairāk mīlestības, ja, un par tādu vienkārši, par vieglāku attieksmi pret dzīvi. Un arī hipija gribēja, lai cilvēki zina, ka viņi ir hipiji. Viņi lepojās ar to, ka viņi ir daļa no šīs kustības. Un šodien cilvēks, kas saka, ka viņš ir hipijs, viņš to lepojās. Un šīs grupas var patikt vai nepatikt, bet viņas ir un cilvēki, kas viņas pārstāv, viņi jūtās lepni, ka ir daļa no tās. Tad ar hipsteriem pavisam cits stāsts, tātad viņi arī ir sociālā grupa, ja, kas ir radusies kā protests pret īstenībā, pret vājprātīgo patērēšanu, pret to, cik ļoti mēs visu patērējam nepārtraukti. Mēs patērējam popmūziku, mēs patērējam jaunāko rokmūziku, mēs pērkam nepārtraukti jaunas preces, mēs nedzīvojam vidē draudzīgi, un viņi it kā grib pateikt tā kā stop, tagad vai nepatērēsim tik lielā apmērā, varbūt apstāsimies nedaudz. Un man liekas, ka tīri no šīs domas, ja, kādēļ gan neasociēt sevi ar hipsteru. Tur nekas briesmīgs nav. Un viņi turklāt arī, ja gan punki, gan hipiji, par kuriem tad es varētu tā kā piemērus likt klāt, viņiem bija kaut kādi noteikti politiskie uzskati, tad ar hipsteriem īsti nav skaidrības, kādi viņiem politiskie uzskati. Es mēģināju modelēt, par ko viņi varētu vēlēšanās balsot. Īsti tā arī nesapratu, jo godīgi. Jo no vienas puses viņiem ir tā pozīcija, ka viņi vispār par to politiku neinteresēs. Tā ir kaut kāda neforša, netīra lieta, viņiem nav ar to laiku nodarboties, viņi vairāk tur nodarbojas ar filozofēšanu un visādu mūziku, un tādas mūzikas, ko neviens nezina klausīšanos. Bet par politiku viņi īsti nediskutē. Tāpat laikā, tajā brīdī, kad bija tas Zatlera rīkojums 022, tad, ja paskatās tiem cilvēkiem, kas bija sanākuši pie pils, es tur sazīmēju daudzus hipsterus. Ja? Viņi bija atbraukuši ar saviem fiksīšiem, atbalstīt Zatleru. Man likās, ok, tātad tomēr viņi interesējās par politiku. Man te viss ir iestājies. Nu jā, man liekas, ka ir kaut kādi, ir tā, ka hipsteriem ir tās kulta lietas, ja, kaut kāds. Un Latvijā hipsteri patiesībā atšķirās no tiem, kādi viņi tur tā kā ir Lielbritānijā, un visi tagad saka, ja, ka Latvijā beigās ir beidzot topā ir hipsteri, bet īstenībā ārzemēs viņi nekur vairs nav topā, īstenībā viņi ir visu laiku tā kā visur esoši, visu laiku esoši. Bet ir tādas vairākas stila lietas, kas viņiem ir raksturīgas. Un man liekas, ka tas ir tāda žurnāls kā Rīgas laiks, kuru reti kurš lasa, bet jo viņā ir tur 8 lapušu atvērumu raksti, ja. To parasti cilvēks nevar izlasīt, bet viņi ir ļoti sarežģītā valodā rakstīti, ja. Cilvēks, kas, teiksim, interesējas par filozofiju, par tādām augstākām tēmām, ja, viņš var lasīt šādu žurnālu. Un hipsteriem, man liekas, ir tā ir tāda stila lieta. Un laikraksts ir, manuprāt, ir viena no tām lietām, kas viņas raksturo. Varbūt pat žurnāls Deko, īsti nezinu. Un interesanti ir tas, ka ārzemēs tie ir cilvēki, kas ir bagāti vecāku bērni, kas ir pārvākušies uz netik turīgiem rajoniem, lai tēlot, ka viņi īstenībā ir tuvāk pie tautas. Ja? Tad šeit pie mums cilvēki netēlo, ka viņi ir tuvāk pie tautas, ja viņi patiesībā, jo tās stila lietas ir diezgan dārgas. Ja? Tur
Viņas var būt vai ļoti dārgas, vai ļoti lētas. Tātad no vienas puses ir humpalās pirkts apģērbs, kas maksā ļoti lēti, un kas nesaucās par humpalu apģērbu, bet par vintage apģērbu, uzreiz kļūst nenormāli vērtīgs. Un tad no otras puses ir Maca dators, kas maksā baigi dārgi. Un, nu jā, un jā, tātad, protams, ir arī vēl kaut kādas īpašas vietas, kur viņi tusē, un tad es sapratu, ka Piens kļuva par hipsteru vietu, tad, kad kāds VIP cilvēks, kam ir 10 000 Twitterī sakotāji, uzrakstīja, ka šoreiz Piena festivālā ir savākšies visi tur Latvijas hipsteri, ja, kur tajā brīdī Piens kļuva par hipsteru vietu, tad kafejnīca Illī, kur es dažreiz aizēju, un tur visi atbrauc ar tiem fiksīšiem, pilnīgi visi, un tad viņi tur tā kā tusē. Vēl, ja runājam par tām lietām, kas raksturo viņas, es teiktu, ka ārzemēs parasti saka, ka tie ir tēkrakli ar ironiskiem uzrakstiem, kurus saprot tikai paši hipsteri. Ja? Un, protams, tad mūzikas, ja jums ir kāds draugs, kas saka, tur man patīk tur tā grupa sērkociņi iedegušies, un tu domā, tāda grupa ir vispār īsta, tad tas ir hipsters, ja? Un, jo viņi zina visas tās grupas, un tas joks parasti ir tāds, ka tajā brīdī, kad tā grupa, teiksim, pieņemsim instrumenti. Tad, ja tu esi hipsters, tu saki, man patika instrumenti, pirms viņi vēl nevienam nepatika. Vai vēlams, ja tu esi super hipsters, super līmeņa, augstākā līmeņa hipsters, tu saki, ka man patika instrumenti, pirms vēl vispār viņi zināja, ka viņi ir instrumenti. Ja? Jo tev viss patīk tad, kad tas ir vispār pilnībā tā kā underground līmenī. Lūk, man liekas, ka tā, runājot par tām status pazīmēm, es būšu tā kā aptvērus visas. Varbūt kādam ir jāsaka. Kā tu esi saistīta ar hipsteriem? Tu esi hipsters? Es atkal man te filmēju, ja, un tagad es teikšu, jā, un es esmu viens no Latvijas krūtākajiem hipsteriem, ja, un pēc tam hipsteri tur skatīsies, kas tā par loseti tur uzliek priekšā. Viņi noteikti nezina to krūto grupu, tie sērkociņi, ja. Vispār tur īstajās status pienā vispār nav redzēti, ja kas tā vispār tāda ir, ja. Līdz ar to es pat baidītos teikt, bet man liekas, ka, ja godīgi, tad mūsdienās katrā no mums ir drusku pa hipsterim, jo katrā tādā mūsdienīgā un, teiksim, domājošā cilvēkā ir kaut kas no hipstera, tādēļ, ka mēs noteikti daudz ar prātu apzināmies, ka tādā mērā patērēt nedrīkst un kad ir jādomā vairāk par vidi. Un tas, kas man ļoti patīk, ir tas, ka pateicoties tam, kad ienāca hipsteri, man vairs nav jāatskaitās, kad es ieeju, jāatskatās aiz muguras, vai mani kāds pazīstams neredz, tad, kad es ieeju lietoto preču veikalā, jo es tagad varu tā kā pacelt galvu iet, jo tas tagad skaitās stilīgi, jo es tagad iepērkos vintageā, nevis citu cilvēku lietot drēbstāvu. Un tāpat arī, piemēram, jo lietot vēlreiz jau var jebko, var lietot arī vēlreiz grāmatas, piemēram, lasīt, ja? Un pirkt lietotas grāmatas, kas maksā daudzreiz lētāk nekā jaunas grāmatas. Un mēs visi patērējam ļoti daudz tos jaunos sociālos mēdījus. Līdz ar to tas noteikti ir tāda hipstera pazīme varētu būt. Lūk.